sāka studiju kursu uzņēmumu stratēģiju. Un šajā reizē papildus uzdevums šim studiju kursam bija testēt studiju moduli, studentu grupu konsultēšanas prasmes. Kā studenti var iemācīties konsultēt uzņēmējus, dodot viņiem savus priekšlikumus, ieteikumus, problēmu risinājumu. Mēs redzējām, ka šiem uzņēmējiem, ka šeit pašvaldības darbiniekiem, viņiem šīs zināšanas tieši turismu jomā viņiem nav tik augstas un ka viņiem tiešām ir nepieciešams mūsu šī palīdzība. Trīs pilni mēneši mēs esam strādājuši. Kopīgi mēs bijām visas kursus vienu reizi šeit Masalacā, tad mēs apmeklējām vairākus uzņēmumus. Bija mums arī tikšanās šeit pat kultūras centrā ar pašvaldības darbiniekiem, ar uzņēmējiem. Tad mēs viņus vairāk uzklausījām, mēs bijām klausītāju lomā. Un tagad mēs esam apmainījušies klausītāji ar uzņēmēju un pašvaldību, mēs esam runātāji. Ja. Protams, no šodienas pasākuma mēs nepārvērtīsimies uzreiz par labāko turismu objektu Latvijā un populārāko, bet noteikti par 10% noteikti labāk paliksim, jā, un būs arī idejas, ko uzdot uz priekšu un ko pašiem risināt, jā, kopīgi.